Labdien, mīļie, dargie jaukie! Manā dzīvē šajās dienās ienāca tik brīnišķīgs piedzīvojums, kurš izsauc manī ne tikai lielas sajūsmas un pateicības jūtas, bet arī vēlmi padalīties pārdzīvotajā ar jums. Un tas, ko es gribu teikt, ir neticamā pieredze, kura nāca no diviem viesiem no Sanktpēterburgas. Pie manis bija ciemos atbraukuši divas brīnišķīgas meitenes no Sanktpēterburgas, ar kurām es pavadīju šo te laiku. Un es redzēju, kā cilvēki divās dienās iemīl mūsu zemi, mūsu pilsētu un mūsu latviešus. Krievi no Pēterburgas dodoties mājās, nopērk brīvas pieminekļa attēlus, mildas simboliku, magnētiņus ar latviešu karodziņiem, un viņi saka, mums patīk, mēs fanojam no jums latviešiem, no Rīgas, te ir tik ārkārtīgi jauki un pozitīvi cilvēki, te ir tik forši. Un cilvēki kļūst par īstiem Latvijas patriotiem, kur fano par mūsu brīvības pieminekli un mūsu valodu, mūsu karogu, mūsu dinamo, bet bieži vien mēs, kas šeit dzīvojam, ne tikai krievi, bet arī latvieši to neizjūtam, šķendējamies, spļaudamies, bet laikam viss ir salīdzinājumā saprotams. Un arī es dažreiz esmu ļoti neapmierināts ar to, kas notiek pie mums. Man ir kauns dažreiz par valsti, par tautu, bet šajās dienās es saņēmu tik lielu cieņas un apbrīnas devu no malas. Tik lielu cieņu un apbrīnas devu arī no jums. Ārkārtīgi pozitīvs pasākums 2 dienu laikā. Pārpilns esmu ar cieņu un mīlestību pret visiem cilvēkiem. Gribēju teikt, ka ļoti priecājos, ka neesmu aizbraucis no šīs valsts projām, kaut gan par to domāju. Ļoti priecājos, ka šeit dzīvoju, šeit esmu, un ka esmu ar jums kopā jaukajiem, brīnišķīgajiem Latvijas latviešiem un arī daudziem jaukiem, brīnišķīgiem Latvijas krieviem, kuri gan, laikam, drīzāk jau ir latvieši ar tiem. Nu jā, to es gribēju pateikt, jauku noskaņu vēlot, uzredzīt. Ienāciet pie manis biežāk. Čau!